tad visi spinīgotāji svētki. Tas ir. Sveiciens spinīgotāji svētki 1. maijs. Gaužām bēdīgi pirmā puse dienas ir mums. Bijām ezerā, neko nenoķērām. Tagad iebraucām upē. Mazais rūķis noķēra vienu mazo līdziņu, es noķēru vienu šīdādu pišķikiņu, bet šīdie te ir daudz. Es katrs brīvdienas braucu uz šeien ķert. Tagad izbrauksim ārā, saulīt. Izbrauksim ārā, paēdīsim un ar jaunas pārdosimies iekšā cīņā numur 2 pēcpusdienas copītē. Tā nevar būt, ka neko nedabūšu šodien ezerā. Opaļā! Skuķēnam ir. Skuķēnam ir, beidzot. Nu. Mēri. 1. maijs nav pa tukšo. Nu, pavelc to astīt taisni ir. Ir. Šis ir ņemams. Tas viens, jā? Jā. 51. Kāpēc mēs viņu ņemsim? Tāpēc, ka tas vienīgais. Bet ir. Stāsts sekojošs. Šodien visas malas, visas tur tā kā pienākās Butniekā 1. maijā bija piedirstas. Nu, nebija tā, ka kur piebraukt. Un tagad jau, protams, cilvēki izvākušies ir, jo ir jau 3 nāk. Mēs te ar visu kaut ko meklējām, nevarējām sameklēt pilnīgi neko. Aizbraucām arī uz salu. Arī tur neko nedabujām. Un tad dzima tā baigā ideja, kad kāpēc čakarēties gar krastu visu laiku, gar malu, jo tur ir miljons cilvēki jau bijuši šodien. Mēs sākām meklēt kantes. Un atradām kantīti, nostājāmies uz kantītes un man uzšāva ritīgi pa kātu. Bet es nolēdu uz grimstošo būtībā metiens, kā bija tā pa grimstošo, bet es nepaspēju piecirst. Un skuķēns beidzot izkabināja vien ārā. Jā, šita. Nav nekas milzīgs, bet apēst būs ko. 1. maija līdaki ir jāņem mājās. O tā, oķiča. Labi, šo vajadzēs nogalēt. Tā gaugā. No. Jaunais sačoks. Lielajām zivīm tikai lielo zivju nav. Viņi jau kā krokodēls tur grozījās, ritīgi sapiņķerējās. Re, kur tavs? No rīta šito sarunāja, ka viņš viņai noķers vienu zivu. Viņš arī noķēra. Hop! Pusties kāds. Tādas krāsas. Rozā zaļš. Tagad tā, skuģēni. Cik jūs sarunājāt, cik viņš ķers? Tā jau vēl ir cerība, ka dabūs vēl. Jā. Kopumā vējš, pirmais vējš uznāca tikko. Kā sāk ķerties, tā sāk sabojāties laiks, kā parasti. Taču pirmais vējš visdien bija mierīgs. Tikko sāk pūst. Bet kopumā, jā, baigi švaki. Arī ar ļaudīm, kur kaut ko runāja. Viss brauc ārā, bļaļ, bez zivīm. Ko tur pārdzīvo. Apsties pirmo. Uzreiz viss reku te un reku sāniņš. Sagremots ir. Vienkārši sakošājus. Veterāns. Būs. Viss ir saplosīts. Jā, kurš paliku. Ūdens ir zemē. Visur ir ašķi, šausmīgi seklas gar malām ir. Baigi grūti upēt šogad. Un jā, un cik runāja ar ļaudīm, tad tie, kas brauc ārā bāzē, ka nekas jau nav upēs, kaut ko tur vīri noķēruši ir. Kas vispār velcēja, tas vispār nesprot uz dullos ļaudis, kas velcē upē, sedā, piemēram. Tur uz katrā līkuma ir pa 15 kokiem. Bet jā, baigais goļaks ezerā. Cerams, ka šitā schēma mums strādās. Tagad pameklēsim vēl kaut kur kaut kāds kants. Nu, šito ritīgi nostrādāsim. Vajadzētu būt, kā vēl kaut ko varbūt līdz vakaram salasīs. Es taču mājās nebraukšu, kamēr man arī nebūs lūkas.
Tur tālumā ko var redzēt. Op. Biedri mūsu kaņķikam, kā reiz pretējā malā stāv. Un arī viņi tikko izvilka. Tā kā šodienas varbūt atslēga tomēr ir nevis gar malām pa zālēm zenāties, bet meklēt viducī. Jo, ja es būtu zivs, un es vairākus mēnešus būtu dzīvojis mierā un klusumā, un pēkšņi man sāktu visu laiku braukāt ar motoru gar galvu un mestas viņu bumbiņas virsū, es arī domāju, ka es bēgtu projām no tās malas. Vai arī dziļāk malā, 1/2. No. Kas te būs tagad? Nu, davai. Šis pastrādāja. Šim jāiet ir grētus sadziedēt. Pacīnījies labi. Es ar šito sarunāju. Šeit būs Zandars galā. Nu, nācinu šurpu monstrikovs. Cēlu no augšā viņu. Kamēr nav izspraucies cauri. Nu tā kaut kā. Ezerā ķer tikai Indra. Tāpēc iebraucām upē. Ne, labi, ezerā neko nedabūju vairāk. Baigi pašvaki ezerā. Šodien bija ar copēm. Bet līdz ko iebraucām upē, tā bija jašukiņš. Bija šīdāds te mazais līdaciņš, bet šīdais jau iet mājās. Aha, viens ir mērīt gatavs jau. Kāpēc mēs mēram? To redzēs vēlāk. Kāpēc mēs? 45? Jā. Opiņā. Ļoti labi. 45. Izņemsim mazo asargumiju. Zinājums, cik liela būtu tā līdaka, ja šī tā gumija. Mēs izmēriem. Šī tā gumija. Es ceru, ka būs gatavs dzīvot. Eja, aizgāja. Skrien gan viņš te nenormāli mežonīgi, ne? Pirmais bija slipa, viņš tiecas tur galā. Tam mazais. Līdak bērns. Tā kaut kā ezerā baigi švaki, upē braucam jau otro reizi šodien. Upē zīves ir, mazīgs, protams, sports. Asarīšu ir līdzīgs, bet būs jau bijis video. Jā, būs bijis video ar līdaku, ko es noķēru. Tad, kad vēl nevarēja ņemt līdakas, arī uz kaut ko aptuveni šī tik te lielu. Ko tu tur velc? Pats ir līdaks? Tā autobus pavar aiziet. Asaru gumija. Mazā asaru gumija. Man nav pavardas. Ir tikai tīkā auku. Pārkodīs. Šī varētu būt man lielākā, bet mums nav metrmēra līdz. Nav nomēr pret kātu. Jā. Reku pēc burtiņiem nocist. Šī tik gara. Jā, šī tik gara. Nākošais, kas ir jāizdara, ir Jādabū ārā. saudzīgi viņi jāatlaiž vaļā, tad man nav ar ko izvērt. Es tevis, ka es to viņu dabūšu ātrāk. Jā, tas dabūšu. Tev uz nestrīmīs tagad, jā? Ir. Paldies, mamīte. Šī ir iespējams man lielākā dzīves līdaka.
Viņai ir jādodās apakaļ. Paldies. Tāda. Rungu. Atgaisojās. Malacis. Paldies tev par šo. Tā. Kas tam man te skrien atkal zem laivas? Boj, Tas mazās žiperīgas. mazās iet tā kā torpēdas. Tieši tāda pati. Tieši tāda pati. Neņemama līdaka. Tā. Kopvērtējumi centimetri. Šito gan drīz vai, kad pat ir ieskaitīts. Šitā izstās pēc ieskaitas līdakas. Kur ir metramēriņš? Tieši tur patās, kur iepriekšējā tikko bija. Aķi. Es tur vienā. No, davai. Cik ir? Ka nav ieskaitīts, ja? Ir? Ir? Nē. Nav. Ir tev? Nebūs citiem līdakas ēst. Nav. 57? 47. Postis. Smuka krāsa. Mazīnais. Liku kūkus. Dabūjis jau kaut ko ir. Lai tā laiva jāmazgā ir pēc tam. Visas zivs ir upē. Vēl joprojām. Vēl viena. Arī laikam līdaciņa mazā ir. Iet jau kā līdaciņa raustās. Asarīts būtu niknāks. Spirinājis. Man nevajadzēs, kas atšuka. Nu, nāc augšā. Rādi, kas tu esi. Jā. Opā. Bija. Vēl joprojām turpat. Tāpat vieta. Šitā te mazā gumija. Asarīti gribās. Vot šitik te smagu asarīti, kā bija tā līda. Kaut kā, nezinu, 500-600 gramu. Tādu gribās. Mazās līdakas tik te. Mēs jau izspriedām, ka viņas kavē būšanu ezerā, un viņas tagad ritīgi nesās ārā no upes. Un tāpēc mēs viņas te ķeram, viņas pa vidam uzskiem mums. Pa ceļam vajag iekost, kamēr līdz ezeram nesā. Bija vēl viens, bet tas bija, man liekas, ašuks. Karoči, jā, viņas nesās uz ezeru un pa ceļam uzķerās. Iekožot bišķiņās. Kādu mazo snekerīti pa ceļam. Tā kaut kā. Sākām tikko spriedelēt, kuram te būs lielākie metri. Un ka es parasti Indra no sākuma man izkapā, un tad es lēnām piezogos. Bet viņi arī iesaistās asaru spēlē, un es, man liekas, atkal esmu mīnusā. Pēc izmēriem kopējos metros. Šitais ir labs, šito mēs ēdīsim. Šitais ir lielāks par maniem visiem. Izņem, āķīti. Nu, davai. Nebūs. Nebūs, jā. Šajā te, hop. Mazais montieris ir ārā. Šitais te jau ir grilam. Vot tā kaut kā. Visas zivis salasījām upē. Izņemot tavu lielo līdaku, ēdamo vienīgo. Pārējās viss būs upē. Nafik mēs te ezerā braucām. To jau es saucu par asari. Kā dēla virsū. Hop. Tagad dēli nav virsū. Tas jau ir asari. Nu, turienes. Upe. Vakars. Asars. Lasām gainā. Vēl viens labs asaris. Vakar asarīts ir iznācis sēsties. Šitais video būs Tomam un mammai, kas pabrauc garām pie mums,
kādas minūtes, nezinu, 10 apkai. Arī te makšķiņi teica, ko tad oķītī vienā var tik daudz zīves dabūt. Un aizbrauc projām, un mēs izcēlām 2 šitādus, 1 mazāku, un vēl viens aizgāja. Burtnieki, mācies no upēm. Vēl kāds jādabū. Nu tad tāds ir lomu sadalījums šiem manējie. Tās ir Indrei. Samērīsim šodienas centimetrus. Hop, hop, hop. Yes! Šodien garums, bet man ir asaru garums, tev ir līdeku garums šodien. Tev vēl bija, man bija vēl maziņās, karoči, būs vēl ko saskaitīt, jo šitais jau nav galējais. Bet tev bija vēl viena līdeka. O tā.